Domāju, ka laiks jums pastāstīt par pilnīgi tad jocīgu gadījumu, kurš ne katram var uzreiz, kā teikt, pareizo risinājumu rast, jo šis gadījums ir ļoti jocīgs. Lai būtu pareizi un viss būtu labi, sāksim apskatu no tā, ka es tagad iekārtošos mašīnā, attaisīšu jumta lūku, kā es to izdarīšu ātri un ātri. Un tad mēs varēsim sīkāk apskatīt visu, kā tas notiek. Kāds smuks laiks šodien laukā, ir saulīts spīd. Tā kā uz priekšu. Nu, sāksim mēs apskatāt to, ka mums jāapskatās kompjuterā, kas tur bija pa lietu. Un lieta bija tāda, ka braucot, visu laiku atskarēja klikšķi, kad durvis, ka tā izciet vaļā. Nu, apmēram šādi. Un es nevarēju saprast, kas tur notiek. Tāpēc es iegāju drivīga asistentā, dabīgi aizgāju uz durvīm. Un te ir automatiskā durvju aizslēgšana. Nu, vai nu tie sāc braukt aizslēdzās, vai ka ieslēdz braukšanas sākumā, D burtiņā, ja? Un tur aizejot, dabīgi es gan mēģināju gan šeit, gan tur, gan izslēgšana, gan visu un tik un tā. No tā visa es vaļā netiku. Un pats interesantākais, ka atrisinājums bija tik vienkāršs un tik interesants, ka to man pat servisā nevarēja paskaidrot. Jo man servisā pateica, tev daudziņ, tev viss ir kārtībā, mēs neatradam nekādu vainu, kā labi tev atslēga klikšķi, klik. Galvenais, ka viņa klikšķi, nevienmēr, tikai brauc, noklikšķās, atkal brauc, noklikšķās, un tas ir nervozitāte liela. Un tagad es paskaidrošu, kā tas tā notika. Kā redz, es iesēdos labajā pusē, kur parasti sēž mana sieva, un skaties, pievērs uzmanību šai pogai. Aizslēgt, atslēgt. Un viņa parasti roku tur šitā. Un dzirdi, ja? Ka viņa ar savu roku gan slēgus ciet, gan slēgus vaļā. Un pati to nespratu, jo viņa izslēga roku tā, paradums tāds. Un es arī nevarēju iedomāties, ka šitās podziņas ir tik šausmīgi jūtīgas. Un tāpēc tas tā arī sanāca. Tagad, kad es šito visu atradu, man problēmas aizgāja. Tas nav smieklīgi un paradoxāli. Bet, cilvēks taču to nevar iedomāties, ka šitā uzķerot roku, tev uzreiz rodās problēmas. Jā. Šīs divas podziņas. Ot tā. Tā arī beidzās man piedzīvojumi ar pogu klikšķēšanu vai durvju aizslēgšanos un atslēgšanos braucot.